Dārgais klient, priecājos tevi redzēt, laipni lūdzu pie manis ciemos. Beidzot klāt ir brīnišķīgais Ziemassvētku laiks, vai tev ir jautri un priecīgi? Ja tā, tad pasmaidi lūdzu. Vari arī sasist plaukstiņas, ja gribi, protams. Čau! Tas ir mūsu jaunais draugs, papagailis Rikijs. Viņam ļoti patīk bēniņi. Tikai šeit grib pavadīt laiku. Arī Selfija un Leopolds atstiepuši savus gultus uz šejieni. Tagad viņi kopā saimnieko bēniņos. Tūlīt mēs nokāpsim lejā un dosimies uz kinozāli. Bet pa ceļām uz mirklīti iegriezīsimies meteostacijā. Jāpārbauda, kā strādā manas sniega dzirnavas. Tā, pietuvināsim. Re, te viņas ir. Strādā dienu un nakti, maļ sniega miltus. Tu visticamāk domā, vai vienas dzirnavas var samalt sniegu visai pasaulē? Protams, ka nevar. Pasaule taču ir tik liela. Manas dzirnavas saražo nedaudz sniega, toties tas ir ļoti īpašs. Tu to uzreiz atpazīsi. No tā sanāk vislabākie sniega vīri. Bet tagad uz kinozāli. Leopolds, Selfija, jūs jau esat šeit? Sēdieties man tuvāk. Es šeit bieži pavadu laiku vasarā, kad man nav tik daudz darīšanu. Dažreiz es skatos filmas par dzīvniekiem, dažreiz par sevi pašu. Kādus tik stāstus par mani neizdomā. Mēdzu pārskatīt arī savus video apsveikumus. Tajos ir tik daudz interesantu momentu. Lūk, Selfija dejo, vicina rasti. Lūk, Leopolds ieradies no dāvanas zāles vislentītēs. Un te viņš ierāpās mērierīcē un gandrīz to sabojāja, palaidnis tāds. Lūk, mana bibliotēka, kur glabājas visas pasaules bērnu grāmatas. Es apciemoju vāveres. Bet te Leopolds uz globusa. To gan es tikai nosapņoju. Tagad gan es ar lielāko prieku paskatīšos tavas fotogrāfijas uz šī lielā ekrāna. Cik jums labi sanāk? Ei, jūs šeit nemaz nevar pazīt. Ļoti interesants kadrs. Izstādes cienīga fotogrāfija. Tev patīk klēņoties, ja? Kāda jautra kompānija. Atpūta pie dabas. Kas var būt patīkamāks? Abrīnojami skaista fotogrāfija. Oho, ne katrs bērns tā pratīs. Kāda uzjautrinoša fotogrāfija. Nu ko, laiks doties tālāk. Gribu parādīt tev kaut ko dāvanu zālē. Šodien esmu gatavs atklāt tev vienu no saviem noslēpumiem.
Paskaties, cik daudz dāvanu jau ir sagatavotas bērniem no tavas valsts. Latvija! Vēlies zināt, kā visas šīs dāvanas ietilps manās ragavās? Nu ko, skaties! Ja vajadzēs, es pataisīšu dāvanas vēl mazākas, bet, kad ieradīšos mērķī, atkal palielināšu. Lūk, kāds tagad ir mūsu sunītis. Nu, tas nekas. Tūlīt mēs to izlabosim. Selfija, mīļā, kā tu nonāci starp dāvanām? Tu taču zināji, ka es grasos tās samazināt. Varbūt Rikijs tur ielidoja un tu aizteicies viņam pakaļ? Iedomājos, kāds tagad ir mūsu papagailis, nelielāks par mušu. Kā lai mēs tagad viņu atrodam? Dāvanu zāle ir tik milzīga. Mazītiņu papagailu te nebūs iespējams atrast. Pamēģināšu viņu pasaukt. Riki, Riki, lido šurp! Ļoti labi. Tagad dosimies uz manu kabinetu. Tava grāmata jau ir tur. Es to atnesu no bibliotēkas. Šajā grāmatā ierakstīti visi tavi labie darbi un visas tavas blēņas. Tomēr mēs šo grāmatu nelasīsim, bet ieliksim to mūsu brīnumierīcē un uzreiz uzzināsim visu, kas vajadzīgs. Nu ko, sāksim? Dārgais klient, paskatīsimies, kāda bija tava uzvedība. Cipars 8. Esmu priecīgs, ka tava uzvedība šogad bija tik laba. Tagad pārbaudīsim tavas sekmes mācībās. Cipars 6. Kopumā nav slikti. Lai gan esmu pārliecināts, ka tu vari mācīties daudz labāk. Mūsu pārbaude ir beigusies. Tagad es gribētu parādīt tev savas sniega dzirnavas. Tās ir tālu no šejienes uz ledus ezera. Iet uz turieni kājām būs pārāk ilgi, bet ar ragavām mēs tur nokļūsim ļoti ātri. Lūk, te viņas ir, manas brīnumdzirnavas. Spārni griežas, iedarbina dzirnakmeņus. Akmeņi maļ ledu, pārvērš to sniega putraimos. Ziemeļu vēju izbārstīti tie tad lido pa visu pasauli. Nu ko, pienācis laiks svētku ziemeļblāzmai.
Dārgais klient, lai nākamais gads tev ir laimīgs, lai tas ir piepildīts ar interesantiem notikumiem, jauniem sasniegumiem un jautriem piedzīvojumiem. Priecīgus svētkus! Uz tikšanos nākamreiz!